Sveicināti skatītāji! Šajā tikšanās reizē stāstīsim, kā novada skolēniem veicās erudīcijas dienā, ko akcijā Satiec savu meistaru varēja iepazīt Maslacas pusē, ieskatīsimies, kā Valmieras Viesturu vidusskola gatavojas bērnu un jauniešu teātra festivālam, un dosimies arī uz Latvijā vienīgo Camp Hill ciematu Roškalni. Lai interesantā veidā uzzinātu par kādu amata prasmi, stiprinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, vairākās Valmieras novada vietās norisinājās akcija Satiec savu meistaru. Nākamajā stāstā dosimies uz Maslacas amata māju, kur aizvadīta keramikas meistardarbnīca. Jau 16. reizi visā Latvijā notiek akcija Satiec savu meistaru, un Maslacas meistari tajā piedalās jau 8 gadus. Keramiķe Linda Zelta iepazīstināja apmeklētājus ar malu materiālu, veidojot funkcionālus traukus ar augu atspiedumiem. Caur tām tradicionālajām amatu prasmēm mēģinu cilvēkiem arī kaut ko mūsdienīgā versijā šīs zināšanas nodot. Savukārt lejā notiek aušana, kas ir varbūt tādas tradicionālākas prasmes, bet ļoti, ļoti spēcīgi sakņojas Maslacā un dubult cimdu vadījums ir arī tas, kas cilvēks ļoti piesaista. Arvien jauni cilvēki brauc tiešām no meistarēm iegūt šīs zināšanas. Linda Zelta šajā akcijā piedalās 2. reizi. Viņa min, ka aizvien biežāk cilvēki pievēršās šīm pamazām aizmirstajām, taču tradicionālajām amata prasmēm. Kaut kāds lūzuma punkts ir noticis. Es arī jūtu to, kad meistars jebkādā veidā mākslās, amatu prasmēs, tas tiek arvien vairāk novērtēts un caur šādu pasākumu ļoti forši popularizēts. Var sasniegt jaunu auditoriju. Ideja par augu atspiedumiem uz māla atbilst pavasarim, kad pamazām daba sāk plaukt. Šī ir arī tāda ļoti pateicīga tehnika, ar kuru sākt vispār iepazīties ar keramikas materiālu. Mēs iemācāmies tādas pamattehnikas veidošanā, bet reizē arī varam savas kompozīcijas zināšanas attīstīt, izvietojot, veidojot šos augu kompozīcijas. Tāds foršs starts, man liekas, kā arī cilvēkus varbūt ieinteresēt turpināt, jo šis noteikti ir tāds aicinājums arī turpmāk pievienoties šeit amatu mājā, nodarbībās, turpināt tālāk pētīt. Es visu laiku meklēju, ko šeit vēl varētu darīt, kas šeit vēl tāds radošs un interesants. Līdz ar to es domāju, ka es noteikti kaut ko arī no māla varētu vēl šeit iztaisīt. Es jau biju iepriekš uznākusi jau ziemas skaitā augšā apskatīties šeit, ko keramiķu meitenes dara. Domāju, Un tad es uzzināju par šī, ka tieši arī būs šodien šī darbnīca. Un tad man bija ideja uzreiz mana mazmeitiņa, mana vedekliņa, ņemšu līdzi un nāksim darboties. Satiec savu meistaru dalībniece uzsver, ka šī akcija ir liela vērtība cilvēkiem, kas vēlas radoši darboties un attīstīt jaunas prasmes. Es domāju, tā ir tāda vērtība, ko katram vajadzētu izmantot, ja vien tu vispār gribi radoši izpausties. To nedrīkst laist garām, tad noteikti ir jānāk. Dalībnieki meistardarbnīcā ieradās sagatavojušies ar saviem augiem. Kādam tie bija pirmie pavasara ziedi vai pūpoli, bet citiem koka dēlīšu vai to miza. Es mežā vienkārši iegāju un es redzēju, ka kaut kas tāds interesants būtu. Es mēģinu uztaisīt tādu šķīvīti, kur ir ļoti interesants raksts. Tādu es nemēģinu parasti apaļu šķīviņu uztaisīt, bet kaut kādu interesantāku formu nekā parasta apli. Valmieras novadā Satiec savu meistaru akcijas noslēgums būs 28. aprīlī Vaidavas kultūras un amatniecības centrā, kur būs pēdējā iespēja piedalīties meistardarbnīcā vilnas dzīs krāsošana ar ķērpjiem. Tāds ciems ir vienīgais visā Latvijā, kur nelielā kopienā kopā ar atbalsta personālu dzīvo cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, un tas ir Camp Hill ciemats Roškalni. Roškalni ir arī certificēta bioloģiskā saimniecība. Tas nozīmē, ka ciema iedzīvotāji paši sev audzē arī pārtiku. Jāpiebilst, ka šim ciematam šogad aprit 25 gadi.
Šī Kemphill ciema ideja pirms 25 gadiem tiek atvesta no Norvēģijas, bet šīs kustības pats aizsākums ir Skotijā. Ciema modelis veidots tā, ka vienā kopienā līdzdarbojas gan sociālās aprūpes darbinieki un viņu ģimenes, gan arī cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem. Un tā ir arī lauku saimniecība, kur sev izaudzēt pārtiku. Šitās mums ir telītes. Es viņam iedevu sienu, un viņi, kad iedod sienu, tad viņi ir laimīgi. Man patīk, ka veidot ēst, svinīgs būs un piens. Lai veikalā nav jāpērk. Es tūlīt parādīšu. Tās ir no vistiņas tās oliņas, cik daudz šodien. Es dzīvoju Roškalnos 2 gadus. Esmu lielajā saimniecībā, ļoti patīk. Gotiņas patīk un esmu cāļu mamma. Esmu ļoti lasu olas. Kāda ir tā dzīvošana Roškalnos? Es ļoti esmu apmierināta, man ļoti patīk. Te ir daudz draugu, daudz cilvēku, atbalsta viens otru. Plec pie pleca, kā saka, mēs no rītiem ceļamies, darām savus darbiņus. Roškalnu iemītnieki netiek saukt par klientiem, kā tas ir institūcijās. Te kopā ar atbalstu personālu viņi visi ir cieminieki, jeb neliela kopiena, kas bioloģiski apsaimnieko 30 hektārus zemes, kopja lopus un izaudzē arī visus sev nepieciešamos dārzeņus. Lauksaimniecība, jo tā ir iespēja būt saskaņā ar dabu. Tātad Kemphillā tas fundaments ir dārs, ir darbs ar mājdzīvniekiem, jo tas palīdz būt mums ritmā ar dabu. Mēs ar dārza darbiem, ar lauksaimniecības darbiem mēs izejam cauri visiem gada ritmiem. Un ar lopiem mums ir iespēja nodrošināt savu to produkciju, jo principā pateicoties piena produkcijai mums ir diezgan liels ietaupījums, tas, ko mēs varam nepirkt veikalā. Un tāpēc turklāt arī dzīvnieki, tā ir sava veida terapija. Tā noteikti ir arī sava terapija, kad tur ir ritmi, kad cik reiz tev jāiet, kad tev ir jāpieiet, tu viņu nevar atstāt bez neaprūpētu, un tas veicina vienkārši arī atbildību cilvēkam, jebkuram. Ciemā ir arī sava piena pārstrāde, un pašu vajadzībām top krējums, biezpiens, sviests, arī dažādi sieri. Šis ir cietais siers, tas ir, ko gatavojam tajā lielā bundulī. Gatavojam svaigpiena sieriņus, gatavojam uz Jāņiem Jāņa sieru. Ikdienā ķimenes nomainam pret sēkliņām, un ir siers ar sēkliņām, un tad ir mūsu jau iecienītais Gaudas siers. Jāpiebilst, ka Roškalnu produktus var iegādāties arī Reko tirdziņā Valmierā. Galvenokārt ir pašiem, vispirms pašiem, un tad ir tas, kas paliek mums pāri, to mēs uz tirgošanu. Šobrīd ir tā, ka mums tās gotiņas ir pietiekami daudz, un piena daudzums ir ļoti labs. Tad mēs varam arī iziet uz Reko tirdziņu un arī, kas zina mūsu produkciju, arī tiem piedāvāt. Un, protams, arī šajā darbā iesaistās cieminieki. Viens ir tas, ka viņi pa dienu darbojas specializētās darbnīcās, bet otrs ir tas, ka ārpus šī laika, tātad, protams, ka viņi pavada laiku, lai uzkoptu apkārtni, lai savestu kārtībā ap mājām, uzturēt to tīrību un arī dārza darbi. Šī mērķu grupa ļoti grib darīt. Viņiem ir ierobežotas spējas, bet viņi ļoti grib darīt. Un, ja rada to vidu un to atbalstu, tad viņi ļoti daudz var izdarīt. Un viņi tiešām nav tikai tādi patērētāji, kuriem kaut kas jādod, bet viņi tiešām ir reāls resurs. Un tas ir tas, ka šeit viņi var dot no sevīm, dot realizēties. Cieminieki principā 100% iesaistās, bet iesaistās ne tikai cieminieki, bet arī līdzstrādnieki. Kemphills ir tāda vairāk arī tāds kā dzīvesveids. Un tas nav tā, ka tu atnāc uz darbu un pēc tam dodies projām. Mēs te domās esam visu laiku, ja ne arī fiziski nē. Ciemā ir arī savu papīra darbnīca, kur top apsveikuma kartiņas un burtnīcas Valdorfas skolām. Un tās var teikt, ka tiek pat eksportētas. Latvijā vairākas Valdorfas skolas, mums ir Somijā Valdorfas skolas un mums ir Igaunijas Valdorfas skolas, kas ir noslēguši mums sadarbības līgumu, un tad tās aiziet uz šo valstu Valdorfas skolām. Nav jau arī tā, ka Roškalnu iemītniekiem būtu tikai darbs un dzīve ierobežotā vidē. Te nav sētas, ka te nav tādas kaut kādas, nezinu, viņi nav izolēti no sabiedrības, jo viņi brauc arī, viņiem ir pilsētas dienas, ārsta vizītes, tas tā, bet arī koncerti, un mēs braucam uz pasākumiem, vai tāpatās Rencēnos, vai arī kaut kur citur, un mēs atkal šeit rīkojam arī kaut kādas pasākumus.
Tā kā, tas viss, tā ir dzīve. Mēs tā kā esam radījuši vidi, kur cilvēks var dzīvot, nevis eksistēt. Tā kā Roškalnos saimnieko ar bioloģiskām un biodinamiskām metodēm, tad ir doma, ka Roškalni varētu tapt par vietu, kur ir ne tikai mājas un darba vieta cilvēkiem ar attīstības traucējumiem, bet arī tikšanās vieta cilvēkiem, kuriem interesē šīs saimniekošanas metodas. Un pirmās jau ir ārstniecības augu pazinējs Zeltītas Kavieres ikmēneša atvērtās lekcijas. Noteikti es iedomājos tos kā seminārus, kas šobrīd arī mums ir atvērtais seminārs. Un kā tādas tikšanās vietas, tieši tā arī ir, jā. Kā semināra vieta. Šīs vietas šobrīd ir maz, kur runā par antroposofiju, kur runā par biodinamisko saimniekošanu, kas varbūt mūsu senčiem bija dabiska lieta un liekas, kas tas ir biodinamisks, bet, jo tā mūsu senči īstenībā ir darbojušas, bet tas izzūd. Un tad tas, kad Roškalna varētu būt viens no tām vietām, kur tad šiem cilvēkiem sabraukt, sanākt un runāt par to. Un ne tikai runāt, bet kad viņi arī realitātē redz, kā tas darbojās un ka tas viss notiek. Šobrīd ciemnieku lielākais sapnis ir atjaunot lielo dzīvojamo māju, kur ciet ugunsgrēkā aizdītā gada maijā. Bet, lai nepalikt bez pajumtes, pateicoties ziedotājiem un brīvprātīgajiem, tapus ir jauna dzīvojamā māja. Bet tomēr netiek atmest arī iecer par ugunsgrēku bojātās ēkas atjaunošanu. Pirmo reizi Valmieras kultūras centrā tikās Valmieras novada 1. līdz 12. klašu skolēnu, kā arī pedagoģu komandas, kur visas dienas garumā pārbaudīja savus spēkus erudīcijā un zināšanās uzzinot daudz ko jaunu. Erudīcijas spēle Zini mini uzzina labi zināma daudziem valmieriešiem un novada iedzīvotājiem. Ideja par erudīcijas dienu radās, kad pagājušā gada decembrī, sadarbojoties ar Valmieras novada izglītības pārvaldi, bija rīkot spēle Valmieras novada skolēniem. Pēc veiksmīgi šīs spēles, kas bija 9. un 12. klases skolēniem, mēs tad nonācām pie tāda secinājuma, ka nepieciešams izveidot šāda līdzīga tipa, bet jau veselu erudīcijas dienu, kurā tad tiktos no 1. līdz 12. klases skolēni katrā klašu grupā un arī skolotāji. Izveidot 5 spēles, tas bija izaicinošāk nekā citas reizes, un tāpat arī šodien būs tāds zināmā mērā izaicinājums par to, kā tas ir novadīt 5 spēles pēc kārtas, sanāk 10 stundas, mums ir dotas, un 5 spēles ir jānorīko. Erudīcijas dienā savas zināšanas pārbaudīja 100 komandas, jeb 550 dalībnieki. Katrai klašu grupai bija atšķirīgas tēmas atbilstoši viņu zināšanām. Mēs esam piemeklējuši tiešām, lai skolēniem ir, ja ir 1. līdz 3. klašu skolēni, tad ir tiešām viņu vecumam atbilstoši, un atkal, ja ir vidusskola, tad mēs arī ieliekam tādus āķīgākus jautājumus, lai viņi parāda, ko tad viņi zina. Es vienmēr gribu, lai tā spēle ir ar mazliet tādu odziņu, lai to pārbaudītu erudīciju, ko cilvēki zina mazliet plašāk ārpus kaut kāda ierastā. Un tad es ceru arī, ka šoreiz varēs parādīt savas zināšanas un tad informācijas pratību tie skolēni, kas kaut ko mazliet vairāk plašāk skatās, un nevienmēr tas varbūt ir kaut kas tāds ļoti akadēmisks. Valmieras novada pašvaldības metodiskā dienesta vadītāja Jogita Grīķa bija klātesoša tai visā gatavošanās procesā, lai veicinātu izglītības iestāžu savstarpējo sadraudzību novada skolēniem un pedagogiem. Es ļoti priecājos par sadarbību ar Valmieras novada izglītības pārvaldes metodiskā dienesta vadītāju Jogitu Griķi, kas principā arī ir zināmā mērā idejas autori šim pasākumam un tāds ļoti svarīgs punkts šajā mūsu sadarbībā par to, kāpēc vispār šī spēle šodien notiek. Erudīcijas dienā bērni piedalījās ar lielu interesi. Tā bija iespēja iegūt zināšanas plašāk par to, ko māca skolā. 7. līdz 9. klašu grupā uzvarētāja komandas 100% pārgaujietis dalījās savās emocijās. Pirmās 5 kārtas bija tādas pārliecinošākas, un tad bija tā mazliet stresiņš, tādas arī neuzmanības kļūdiņas, bet rezultāts ir labs. Šeit fināls bija vislabākais. Tas ir tas satraukums, kad visi ir tik labi nospēlējuši, un tad beigās ir šis. Tad vienkārši emocijas lido, sit augstu vilni. Domāju, ka noteikti vajag šo vēl vairāk attīstīt, arī vairāk pa visu Latviju un veidot vēl plašas. Šis spēles tikai palīdz iegūt kaut ko jaunu, gan arī atcerēties vecas lietas, ko tu varbūt aizmirsti pa dienām, bet tu zinās, un tas varbūt ne ikdienā, bet kaut kad jau viņas pielieto, un tu zini. Pasākums noslēdzās ar spēli, kur savas zināšanas pārbaudīja Valmieras novada pedagogi. Ir satraukums, skolotājiem vienmēr ir satraukums būt muļķiem. Bet, ja godīgi, es jau skatos arī un spēlēju citas spēles. Tas ir tāds patīkams laika pavadīšanas veids. Tā ir spēle vienkārši. Un nav jau īstenībā jāpārdzīvo par to, ka tu kaut ko nezini, jo visu zināt neviens nevar.
Bet varbūt, ka ir iemesls kaut ko vēl citu paskatīties un pamācīties klāt arī mums skolotājiem. Man šķiet, ka šis ir ļoti labs veids, kā pārbaudīt savu zināšanas, un man šķiet vissvarīgākais ir sadarboties un varbūt atcerēties lietas, kuras ikdienā mēs nemaz tā nepamanām. Erudīcijas spēle Valmieras novada izglītības iestādēm organizēja Zini Mīnu Zini komanda sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību. Valmieras Viesturu vidusskolā ilgadēja tradīcija ir Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls Un es iešu un iešu, kurā piedalās kolektīvi no visas Latvijas. Nākamajā sižetā dosimies lūkot, kā noris mēģinājumi un kāds ir gatavošanās process. Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru Valmieras Viesturu vidusskolā norit gatavošanās 17. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālam, kura dibinātājs ir režisors Roberts Segliņš. Festivāls ik gadu turpina savu tradīciju pateicoties jauniešu iniciatīvai. Viņš tagad ir kļūst tik apjomīgs, kad grūti jau saskaitīt, cik cilvēki apgrozās 2 dienās, bet ja šogad apmēram organizatori bija saskaitījusi, tad atkal mēs esam 700 spēlētāji, un tas ir, un izrādes laikam 38 mums ir. Var lepoties ar to, ka šo festivālu zina tie bērni un jaunieši, kuri piedalās kādā teātra kolektīvā. Tādējādi sabraucēji šo notikumu nāk no visas Latvijas, lai 2 dienas priecātu skatītājus ar teātra izrādēm. Liels un daudz, kā tavu atskatu redzējusi nav. Bez šāviens, knakšs, briedis sabrūk acu mirklī, mugurā tavu esmu, knakšs, cieši uzmeties tik stingri, kreisā ausi ieķēros, un tad viens nepajokam, sev ar ragiem mani klāt kāds tankā. Izrādes ir vienmēr sagatavotas un prieks vienmēr skatīties, un vienmēr ir, man liekas, ļoti draudzīga atmosfēra. Jo visi grib paskatīties, ko tad katrs savā skolā ir gadu laikā iestudējis, un gribās apskatīties arī nevis ko citi uz saviem darbiem, bet gribās apstīties, ko draugi iestudējuši. Šogad Valmieras Viesturu vidusskola iestudēs 3 izrādes. Viena ir tā kā kultūras un mākslas projekta ietvaros. Bērni ir sarakstījuši paši un iestudējuši izrādīt. Tas ir kā mūsu jaunradas darbs. Tad ar 12. mēs esam iestudējuši Sunciem zēnus. Tā ir žetona vakar izrāde, bet kaut kā ātri viņa tika iemīļot un daudz vienmēr mums ir skatītāji. Un tā kā ar to mēs startēsim. Un, mūsu 11. klases tāds varbūt sarežģītākais darbs šogad ir bijis Ibsena Pēras Gīns. Mēģinājuma process bija gan sarežģīts, gan ilgs, bet jaunieši bija ļoti ieinteresēti nonākt līdz gatavai izrādē. Mums bija tāda sīva gatavošanās, bet arī tajā pašā brīdī ļoti jautra. Un, kā lai pasāst, tas viss process bija tāds, kad tāds muģeklis bija, bet tajā pašā brīdī viss varēja saprast. Man personīgi vispār viss teksts diezgan ātri iegāja galvā, bet tā vispār gatavošanās diezgan grūti kāja, jo mēs visu laiku maļam cauri šitās visas cēlienas, visas sainas, un dažiem pēdējās nedēļas diezgan grūti kāja ar to tekstu iemācīšanos un visu. Kaut vai vēl joprojām līdz šai baltai dienai mēs atkārtojam tekstu, un arī, kā jau minēja mani foršie kolēģīši, to, ka ļoti, ļoti liels muģeklis, bet beigās jau viss nokārtojās forši. Festivāla galvenais mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu teātra jomu, radot motivāciju, radīt kvalitatīvas un mobilas izrādes viņiem. Jācer jau varbūt, ka nākošā gadā Valmieras drāmas teātris būs izremontēts, jo skolēnu sapnis jau vienmēr ir spēlēt lielajā teātrī, un tas tā ļoti jauki, kad mums pirms tam ir bijusi tā izdevība spēlēt. Jauniešu un bērnu teātra festivāls norisināsies 19. un 20. aprīlī Valmieras Viesturu vidusskolā.
Un raidījuma noslēgumā dažas ziņas īsumā. Valmieras novada iedzīvotāji, kur īpašumā ir decentralizētas kanalizācijas sistēmas, īsmaļamās akas, krājbedres, septiķi un citi līdzīgi objekti, tiek aicināti uz informatīvu semināru, kas notiks 17. aprīlī no 18:00 Kocēnu kultūras namā. Semināra apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu iespējamo ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību. Varēs uzzināt, kā atbildīgi apsaimniekot individuālās kanalizācijas sistēmas, lai nenodarītu kaitējumu videi un iedzīvotāju veselībai. Semināram iespējams pieslēgties arī attālināti, plašāka informācija Valmieras novada tīmekļa vietnē. Valsts asins donoru centrs organizēs izbraukumu uz Valmieru, aicinot iedzīvotājus ziedot asins. Valmieras kultūras centrā 15. aprīlī no 10:00 līdz 13:00. Lai ziedot asinis, līdzi ņem derīgu pasi, ID-karti vai jebkuru citu personas apliecinošu dokumentu, kas satur sekojošu informāciju, personas kodu, vārdu, uzvārdu, foto un bankas konta numuru. Iesaistoties asins donoru kustībā, ir iespēja palīdzēt tiem nelaimē nonākušajiem, kam ir nepieciešams asins. Līdz 15. aprīlim Valmieras novada pašvaldība aicina Valmieras novada darba devējus, kuriem 2024. gada vasarā noderētu papildspēku un kuri vēlas iesaistīties pašvaldības finansētā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, piedāvājot darba vietas Valmieras novada jauniešiem. Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā darba devēji varēs nodarbināt Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētus jauniešus no 13 līdz 20 gadiem ar darba periodu 15 darba dienas. Lai pieteiktu darba vietas, darba devēji ir aicināti aizpildīt elektronisku pieteikumu veidlapu, kas atrodama Valmieras novada tīmekļa vietnē. Uz tikšanos nākamajā raidījumā!